Esiet sveicināti, raidījums atklāt par patiesību, pie mikrofona Talvalds Talbergs. Šodien runāsim, kā notikumi Ukrainā ietekmēs ekonomiku Latvijā. Sveicinu studijā Latvijas ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieku, politisko direktoru Eduardu Stipro un ekonomistu un uzņēmēju Vilni Zakrevski. Labdien! Lūdzu, kungi, jūsu viedoklis, Eduard, jūsu viedoklis, skatījums, kas notiksies ar Latvijas ekonomiku? Pirmkārt, es gribētu pateikt, ka varbūt daži izskanējušie viedokļi, ka nekas nenotiks, ir kļūdaini, un otrs ir, protams, arī šie absolūti paniskie scenāriji, ka visa ekonomika apstāsies, ir tikpat kļūdaini. Faktiski kaut kas notiks pa vidu, jeb pārfrāzējot Hašeka varoņa Šveika vārds, mierinājuma vārds, ar kuriem viņš vērsās pie saviem kameras biedriem, ienākot cietumā pēc šīs Erzhercoga Ferdinanda atentātu un slepkavības. Es nedomāju, ka mums par to nekas nebūs. Neatkarīgi no tā, vai mēs tajā Ferdinanda nošaušanā esam vai neesam piedalījušies, mēs par to dabūsim ciest. Lielākā, mazākā mērā. Tas jau ir jautājums, kas izrietēs no tā, kā attīstīsies kopumā rietumsabiedrības, rietumcivilizētās pasaules attiecības ar Krieviju. Mēs jau izjūtam, faktiski pirmkārt, Ukrainas notikumu iespaidu uz mūsu ekonomiku. Domāju, tie uzņēmumi, kuri līdz šim ir eksportējuši savus preces uz Ukrainu, viņi sastopās ar problēma, kas varbūt pat nav saistīts ar drošības situāciju, bet ar to, ka ir apgrūtināti valūtas norēķini, ar to, ka krītās iedzīvotāju pirktspēja, tieši tāpatās tie uzņēmumi, kuri eksportē savu produkciju Krievijas tirgu pārdod, arī viņi sastopās šobrīd ar līdzīgām problēmām, kas ir saistīts, piemēram, ar valūtas kursu svārstību straujo. Kā rezultātā, ja viņi realizē šīs savas preces Krievijas tirgu, Krievijas rubļos, atsevišķos gadījumos viņi ir spiesti realizēt savu produkciju ar zaudējumiem. Tā kā tas process ir sācies, cik tālu viņš var aiziet, tas jau ir dažādu scenāriju jautājums, kurus mēs varam apspriest. Protams, tas jau ir politiskais jautājums, jeb ģeopolitiskais jautājums, kā tālāk risināsies šis konflikts, jeb kā tālāk risināsies teritoriju ieņemšana, jeb sauksim vienalga kādā veidā, jeb pakļaušana, jeb atdošana. Pat lasīju, ka bijušais Ukrainas prezidents Janukovičs aicina visos reģionos veidot referendumus. Savā veidā tas ir. Lūdzu, Vilni. Es neesmu, protams, orākuls, un es nevaru pateikt, kas notiks ar Latviju. Pirms es zinu, kas tad notiks ar Ukrainu un kas notiks ar Eiropas Savienību un Krieviju. Bet, protams, zinām loģika šajā pasākumā, viņa iezīmējās jau no paša sākuma. Kā mēs redzējām, tad Janukovičs bija pilnīgi ok prezidents, neviens neapšaubīja viņa leģitimitāti līdz brīdim, kamēr viņš atteicās parakstīt līgumu, Ukrainas piesmiešanas līgumu, es to nosauku tā trijos vārdos. Un tādā brīdī viņš pēkšņi kļuva šausmīgi neleģitīms, un tad notika normāls pučs, normāls apvērsums, kuri diriģēja, kā mēs to ļoti lieliski redzējām no pārtvertajām viņu sarunām Nūlandes, piemēram, sarunām ar Ukrainas vietnieku, kuri diriģēja Vašingtonu šo puču, salikt tur savus atbilstošos Jaceņukus un visus pārējos, un uztaisīt tā teikt valdību. Kas notiks tālāk? Jautājums ir, es saku, Stiprā kungs varētu labāk kā ārpolitikas speciālists pateikt, kādas tad ir prognozes, kas notiks, bet tie attīstības scenāriji potenciāli pašreiz izskatās, un jebkurš veselīgi domājoši, kādu Latvijā īpaši daudz nav. Latvijā es nepamanīju, es gan neesmu skaties pēdējos nedēļas, gandrīz nemaz, bet es neesmu pamanījis nevienu mēdī, vismaz latviski runājoši, ne radio, ne televīzijā,
kurš saprastu to, ko saprot jebkurš normāls cilvēks pasaulē, ASV neskaitot. To, ka šī teritorija, kas ir Krima, tā ir bijusi Krievijas teritorija kopš Katrīnas lielās laikiem, ka tā ir Krievu teritorija, ka tur ir Krievu bāze, tas nav nekāds maziņš zemes pleķīts, kā te Raita Karnīte izteicās pāris dienas atpakaļ radio, kur nesaprotam iemeslu dēļ Krievija grib sabojāt savu tēlu pasaulē. Šis ir absolūti strateģiska pozīcija ar izēju uz vidusjūru, tuviem austrumiem tā tālāk, un ka šī ir Krievu teritorija, kur 95% iedzīvotāji nobalso par to, ka mēs gribam būt tā Krievija. Tie procenti, tie ir jautājums. Labi. Viss pārējais arī jautājums. Es piekrītu. Saeimas vēlēšanas Latvijā 1940. gadā. Bija arī 99,99. Es domāju, šo te jautājumu ir ļoti viegli patiesību sakot noskaidrot. Tas nav nekas milzīgi sarežģīts, cits starp OECD novērotāji. Viņi gribēja novērot ļoti stipri karabāzes, neskapēc, bet vēlēšanas, kad viņus aicināja novērot, viņi negribēja, viņi atteicās. Labi, bet tas, es atvainojos, Zagrefs kungs, tas ir cits jautājums, jo ziniet, kāpēc? Es pamatošu tikai tādēļ, ka tādā veidā mēs tad varam skatīties. Es daļēji piekrītu, jā, no Katrīnas laikiem ir Krīma ir Krievijas teritorija, bet tad, ja mēs paskatāmies tādā 1000 gadu griezumā, kur tad ir bijusi Latvija, un kur tad ir un šī teritorija brīžiem lielā Polija bija pāri visam. Un tad pēkšņi uzreiz poļiem ir tiesības nākt un pateikt, ziniet, tāpēc, ka tajā un tajā gadsimtā tā bija mūsu guberņa vienalga nostūrs, tāpēc var nākt. Nākošais jautājums. Daļēji es arī piekrītu pareizi, tur ir Krieva armija un viss zemūdens un viss pārējais, bet ir viens cits jautājums. Pat noslēgtā vienošanās par to, ka Ukraina atsakās no kodolieročiem un līdz ar to Krievija, tas tā vienošanās, Stiprā kungs lūdzu palabojiet man, ja es kļūdos, vienošanās par to, ka mēs saglabājam Ukrainas nedalāmību. Un tad tā pavisam vienkārši, no vienas puses tos ieročus mēs likvidējam, bet no otras puses sadalīsim tomēr to Ukrainu. Te ir tas jūtīgais jautājums. Es gribētu izmantot iespēju. Jūs pašā sākumā atskaņojāt vairākus Krievijas propagandas mītus, kas tiek izplatīti. Jā. Par asociācijas līgumu, jeb kā jūs viņu nosaucāt, paverdzināšanas līgumu, parakstīšanu tam līdzīgi. Neviens Ukrainai to līgumu neuzspieda. Ukraiņi paši, jā, un Janukovičs kungs ar putām uz lūpām cīnījās par to, lai viņam ļauj to līgumu parakstīt. Vairākus gadus. Un tajā brīdī, kad viņš pieņēma lēmumu neparakstīt, viņam vienam tikai zinām iemeslu dēļ, atbild bija, labi, nav problēmas, tas ir jūsu suverēns lēmums. Vilšanās, protams, bija, jo arī no Eiropas Savienības un arī no mūsu, no Latvijas puses bija ieguldīts diezgan liels darbs, lai sagatavotu to līgumu. Tas ir diezgan sarežģīts, tehnisks, laikietilpīgs process. Atvainojiet, arī mūsu, teiksim tā, nodokļu maksātāji ir tajā ieguldījuši savu naudu, maksājuši algas mūsu ekspertiem, un tagad tas viss ir vējā. Bet mēs pateicām, tā ir Ukrainas izvēle, dariet paši, kā jūs gribat. Sanāca pavisam neliela demonstrācija, tur pikets tajā Maidanā, studenti, pāris simti bija atnākuši, kurus kaut kādu man nesaprotamu iemeslu dēļ vienā naktī izlēma izdzenāt, kur jau bija gatavojušies izklīst, jo principā viņi jau nedēļu tur bija nosēdējuši, augstums bija iestājies, sācis snikt, viņi jau bija taisījušies uz mājām. Tanī brīdī, es nezinu, kurš pieņēma to lēmumu, visdrīzāk bez Janukoviča kunga tur nevarēja iztikt, tika pieņemts lēmums viņus izdzenāt. Tā izdzenāšana notika ārkārtīgi brutālā veidā. Uz to brīdi tur vēl nebija neviena no Svobodas, tur nebija neviena no Pravijas sektora,
Tur nebija neviena no tiem, ko mēs saucam par ekstrēmistiem. Jūs tur bijāt klāt? Es tur biju klāt. Zināt, neviens nebija. Neviens nebija. Un 30. novembra naktī tur nebija neviena ekstrēmista. Tur notika vienkārši brutāla izrēķināšanās. Un nākošajā dienā tauta neviena līķa nebija par laimi. Bet brutāli. Brutāli. Tas tā kā asiņainais Ulmaņa režīms. Atvainojiet, ziniet, ja cilvēku nogāž uz zemes, un tie ir pieejami kadri, ko paši Ukraiņu policija vai milicija toreiz ir filmējusi, nogāž cilvēku uz zemes, viņš guļ, viņš nepratojās. Garām skrien 20 apmēram berkutu kaujinieki, katrs uzskata par savu pienākumu šo bezsamajā guļošu cilvēku iespert vai iesist ar steku. Jā, mēs zinām, ka jūs to attaisnojat? Ne, es neattaisnoju to. Es jums pateikšu, kas ir tā propaganda, no kurienes es smēlos. Es nolasīšu vispirms citātu, un pēc tam es pateikšu autoru. Kas patiešām mulsina, ir tas, ka kāds vēl tic Vašingtonai, jo tā nekad un ne par ko nestāst patiesību. Tā vienmēr melo. Es nevaru atcerēties vienu no Vašingtonas 21. gadā nākušu paziņojumu, kas nebija meli. Viņi meloja par Afganistānu, Lībiju, Irāku, Sīriju, Irānu, Grūziju, un tagad viņi melo par Ukrainu. Viss, ko viņi dara, viņi melo. Autors Pols Kreigs Roberts, regonomikas tēvs, ekonomikas doktors, Financial Times, bet vairāku izdevumu redaktors un autors un, teiksim tā, viens no visnopietnākajiem cilvēkiem, kurš nekautrējās runāt patiesību citstarpā par visām lietām. Un kas attiecās uz to, ko jūs atskaņojat, tā kā reiz ir tā Vašingtons 1-1, tā Vašingtons propaganda. Es savām acīm to esmu redzējis. Mēs esam dažādas lietas redzējuši ar savām acīm. Mēs savām acīm redzēju kaut ko citu. Es Kijevā esmu bijis 2 reizes pēdējo mēnešu laikā. Esmu bijis Maidanā 2 reizes. Personīgi redzējis tos cilvēkus. Atšķirībā no jums. Mans darbs nav organizēt apvērsums, tāpēc es tur nebiju. Jūs apvainojat man, ka es organizēju apvērsums? Mans darbs nav organizēt apvērsums. Nav arī mans. Es nezinu, kāpēc jūs tur braucāt. Es ļoti atvainojos. Mēs tomēr runājam par ekonomiku. Jā, ja mēs runājam un tagad pārtrauksim šo te politisko diskusiju. Nē, nu vienkārši... Kāpēc? Jā, lūdzu, es došu jums vārdu. Es vienkārši, es nevaru pieņemt, ja meli paliek neatbildēti. Un es vienmēr uz tiem atbildēšu. Un nekautrēšos atbildēt. Un no jūs, atvainojiet, arī diži prāti uz vecumu ir pakļauti marasmam. Bet jūs piekritīsiet, ka šobrīd mēs esam spiesti runāt, kā ekonomiku ietekmēs turpmāk Latvijā. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka ne jau mēs Latvija esam ar kādu sastrīdējušies. Jā. Ne mēs Latviju kādam gribam atņemt, jeb kaut ko paņemt. Mēs esam spiesti runāt un domāt par savu un mūsu bērnu nākotni tikai tādēļ, ka atkal mēs esam nokļuvuši 2 lielvaru. Labi, šeit nav tā kā vecos laikos bija divas valstis sanāca kopā. Nu jau ir, varētu teikt tā, 2 zemes puslodes sanākuši kopā, jeb 2 sistēmas sanākušas kopā un faktiski 3. Eiropa, Amerika, Krievija. Un ne tikai Krievija vien. Un mēs esam atkal pie jaunas situācijas, vienalga, kurš ko ietekmē, skaidrs, ka ietekmē. Skaidrs, ka tur gan no Amerikas puses, gan no Eiropas puses, gan no Latvijas puses, protams, ietekmē. Es gribu, lai Ukraiņi ir brīvi. Bet man ir jāsaka arī godīgi, un es domāju, ka ja mēs tā atklāti runājam, mēs esam raidījumā atklāti par patiesību, mēs atklāti varam runāt. Es esmu arī dalītās domās par to, Ukraiņi mīļie. Es gribu, lai jums ir brīvība. Ļoti gribu. Bet tad, kad es tam visam sekoju līdzi, es esmu dalītās domās. Mīļie draugi, uz kurien jūs ejat viens, vai tā ir Eiropa, un uz kur pusi jūs
rauj cita puse, tā ir Krievija. Un tad man ir jāsaka, es nevaru pateikt, draugi, nāciet droši Eiropā. Es to nevaru pateikt, es saku godīgi. Kāpēc? Tikai tāpēc, kad, lūk, mēs esam šobrīd Eiropā, bet mēs jūtamies droši Latvijā. Jūs, stiprākungs, jūtaties droši? Es jūtos nesalīdzinām drošāks nekā 1994. gadā. Piekrītu. Jā, tāpēc, kad pagaidām mēs esam tādā, varētu teikt, aizvējā stāvam. Bet paskatieties, vai jūs nemulsina, un es domāju, arī Zakrevska kungs to ir jau piefiksējis, runājot par šīm pašām ekonomiskajām sankcijām. Cik no sākuma tā diezgan tā cerīgi, mums taču ir iespējas kā savā veidā nedaudz apstādināt, ja pateikt, ka pagaid, mēs esam arī ar vārdu. Šodien arvien biežāk es dzirdu, tas nav izdevīgi, tas nav vērts, to nav vērts, un te beigās mums sanāk, un ziniet, kas man bažas raisa. Ja pēkšņi kaut kas tam līdzīgs notiek, ne tikai Latvijā, es par Latviju nerunāju, teiksim, Baltijas republikas. Un redzot to, kā tas ir no Eiropas Savienības un no Amerikas puses, nav taču izdevīgi. Dēļ Baltijas republikām tagad zaudēt to lielo trekno gāzes trubu, kas iet uz Vāciju un uztur ļoti labi Vācijas ekonomika. Ja es kļūdos, labojiet man. Un vai tanī brīdī, kad kaut kas līdzīgs varētu notikt, es negribu, lai tas notiek, protams, vai tajā brīdī mēs patiešām piedzīvosim to, ka būs gatavi ekonomiski zaudēt kaut vai Vācija, Lielbritānija, arī tāpat Amerikas Savienotās valsts. Dēļ ko? Dēļ šo te mazo gabaliņu, Baltijas valsts. Te ir tās bažas. Ziniet, un te jau ir tas moments, tas ir tas stāsts, ka gan Eiropas Savienība, gan NATO ir pirmām kārtām uz vērtībām, nevis uz interesēm balstītas organizācijas. Un tas ir, teiksim, varētu teikt, šo organizāciju gan vājums kaut kur, gan arī stiprā puse. Vājums tādā ziņā, ka varbūt, ja tu esi pārāk fokusēts uz vērtībām un ne tik daudz uz interesēm, tev ir daudz grūtāk varbūt kādreiz kaut kāds taktisks jautājums atrisināt. Bet ilgtermiņā tas, kurš balstās uz vērtībām, kaut vai viss cits starpā, kaut vai uz kristīgām vērtībām, tas prevalēs. Jūs domājat, Eiropas Savienība balstās uz kristīgām vērtībām? Jā. Un Amerikas Savienotā valsts balstās uz kristīgām vērtībām? Tanī skaitā. Jūs tam ticat? Te man jājautā, jo es kristīgās vērtības ļoti labi zinu. Ziniet, es tam ticu daudz vairāk nekā, teiksim, tam postulātam, ka Krievija balstās uz kristīgajām vērtībām. Atvainojiet, Krievija balstās tikai un vienīgi uz interesēm, un tā ir lielā mērā, atvainojiet, kleptokrātiska valsts. Jā, labi, viedoklis. Varbūt es pateikšu pāris viedokļu par kleptokrātiju. Es vienkārši klausos, es esmu sajūsmināts. Ziniet, ir zilā tableta un zaļā un sarkanā tableta matriksā. Un man liekas, ka te jau ir pilnīgi skaidrs, kurš tur kur tableta ir apēdis. Bet kas attiec, tas ir par kleptokrātiju. Cits starpā apmēram, jums ir kāds priekšstats kā ekonomistam, cik procentus no pasaules kopienākuma saņem finanšu sektors, jeb kā mēs varētu mīļā vārdā nosaukt banksteri. Cik procentus no visas peļņas, ja mēs tā varētu teikt, paņem finanšu sektors? Kā jums liekas? Es domāju, ka, teiksim, būtiska daļa, ne vairākuma, bet būtiska daļa. Ja. Šobrīd vairāk nekā 50%. Veselīgai valstī, veselīgai ekonomikai būtu 5 līdz 10%.
Banka sektoram ir konkrēts uzdevums, tos resursus piesaistīt, nosūtīt tur, ka viņiem jābūt. Tas tā teorijā, ekonomikas grāmatās, to, ko tur bakalauri viņiem kaut ko māca, un viņi daži, starp citu, arī tam notic beigās, tie, kas saprot. Reāli, ja mēs runājam par kleptokrātiju, tad kleptokrātija ir tas finanšu sektors, kas ir kā parazīts, sēž visam virsū, tā skaitā piespiež to pašu Krieviju ar visām ieviestajām savām sistēmām, kas tur tika ieviestas tajā laikā, kad starp citu arī notika pieminētā vienošanās ar Ukrainu. Šī kleptokrātija piespiež Krieviju mainīt pilnīgi bezvērtīgo naftu, vāru un visādas citādas lietas, ko viņi tur iegūst pret supervērtīgo zaļo griezto papīru, kas pie tam digitālā formāta vēl tiek izdots. Tā kā, ja mēs runājam par kleptokrātiju, bet atgriežoties par ekonomiku, tā mūsu problēma, mēs dabūsim ciest, jūs pieminējat Hašeku, tur Šveiku, mēs dabūsim ciest dēļ iemesla, ļoti konkrēti iemesli, jo mums nav savas valsts vairs. Tas ir iemesls, kāpēc mēs dabūsim ciest. Tāpēc, kad reāli šobrīd mēs jau redzējām, kā Eštonas paziņojumi, maigi izsakoties, nesevišķiet kontekstā ar Merkeles paziņojumiem. Un patiesībā sākot, kas tāda Eiropas Savienība ir, es tā īsti nezinu, bet es ļoti skaidri zinu, kas ir Vācija. Un Vācijā, piemēram, 300,000 vietas, darba vietas ir atkarības no tirdzniecības ar Krieviju. Katra 6. automašīna, ko saražo Vācijā, pārdod Krievijā. Jūs varbūt varat iedomāties, ka vācu uzņēmēji ne ar sevišķu entuziasmu uzņēma sākotnējo Merkeles steidzamo Obamas atbalsta paziņojumu, ka mēs te sadosim Krievijam riktīgi pa muti ar savām sankcijām. Tātad, kas attiecās uz pārējo Eiropu, tad, piemēram, katra 5. franču banka aizdod vai Krievu uzņēmējiem vai turīgiem individiem naudiņas, ļoti nopietnas naudiņas. Te tika pieminēts presē milzīgās zaudējumi, ko cieta Krievu uzņēmumi dēļ biržas indeksu krišanās. Te jāpaskaidro, Krievu iedzīvotāji, pensionāri, viņiem nav tradīcija turēt uzņēmumu akcijas. Tās akcijas pamatā pieder vai nu ļoti bagātiem Krieviem, kur nesevišķi liela Krievu patrioti ir, vai nu ļoti daudziem ārzemniekiem. Tā kā kas no tā cieta, kad indeksi nokrita Krieviju, tas vēl dišs jautājums. Tas nozīmē, ka diez vai viņi tā ļoti būs entuziastiski atbalstīt. Un es teiktu, es esmu pārliecināts to, ko es sāku, ka tā kā lielākā daļa cilvēku saprot, kas ir Krima un šito teātri, viņi, protams, gatavi paspēlēt, teātri pēc. Tad nekādas citas sankcijas par Krimu Krievijai nebūs. Es esmu gandrīz, neesmu orākuls, varu kļūdīties, bet es gandrīz pārliecināts. Nedrīkst iebraukt Eiropas Savienībā un Amerikā. 17 cilvēkus. Es jums varu pateikt. Es arī esmu pret sankcijām pret Krieviju. Es jums 100% piekrītu. Es esmu pret sankcijām pret Krieviju. Ja Krievija uzvedīsies civilizēti. Pie tā mēs lūdzu. Pajautāšu. Tagad ir viens cits jautājums. Es atvainojos. Pa Latviju varbūt tās pāris vārdus. Jā, es vienkārši pieminēšu, kad visas ogles, ko pārkrauj Rīgas osta, nāk no Krievijas. Pilnīgi visas, 100%. 77% kravu, ko pārvadā Latvijas dzelzceļš, nāk no Krievijas. 70% naftas produktu, ko pārkrauj ostas Latvijas, nāk no Krievijas. 100% minerālu mēslu nāk no Krievijas. Es varētu minēt arī to, ka mums ar Krieviju ir pār par miljardu 100% eksports. Mums ir vairāk nekā miljards eksports uz Krieviju. Krievija pēc eksporta ir otrā vai trešā, es jaunos datus, spriežot pēc ārlietu, bet pēc vēstniecības datiem, tā ir otrā lielākā eksporta valsts Latvijai, otrā. Runāt tagad, ko tad nesen runāja mūsu premjera, ka mūsu vissliktākajā gadījumā nokritīšoties pa 10%. Es nezinu, kas viņiem padomnieki, bet kompetence viņiem acīm redzam ir ļoti vāja. Viņi laikam matemātiski ir paņēmuši kaut kā atdalījuši tur tos cipariņus, Eiropas Savienība ir tik procenti, Krievija tik procenti. Pat sekundāriem efektiem vispār nemaz nerunājot šai te lietai. Ja notiktu tāds klasiskais, tāds pilnīgs šlus, tad man nav cipari, es nespekulēšu, bet 10% liktos laime nokrišanai ekonomikai. Par to pilnīgāko šlusu tāds ir iespējams tikai gadījumā,
kas būs 5 minūtes pirms trešā pasaules kara. Protams, un tad mums būs pilnīgi vienalga. 10% vai 100%. Pilnīgi piekrīt. Jo kā Kiseļeva kungs visiem piedraudēja, viņš visu pārējos pasauli gatavs pārvērst radioaktīvajos putekļos. Viņš tā neteica. Es to ko viņš teica. Ir viens cits jautājums. Lai nenotiktu šis 5 minūtes pirms, tagad pieņemsim, mēs dzīvojam 5 dienas pirms, vai tad tomēr nevajadzētu kārtīgas sankcijas ieviest, bet līdz šim cik jau ir pagājis laiks un nekas nenotiek. Nē, tās kārtīgās sankcijas, viņas jau notiek, ja tā varētu teikt, pakāpeniski un eskalējoši. Jā, uzreiz jau parasti tādos gadījumos ar pilnu, ja tā varētu teikt, likuma bardzību nevēršās šādos gadījumos. Tā kā, ja Krievijas destruktīvā rīcība Ukrainas, gadījumā turpināsies, tad, protams, nenovēršam sankcijas tiks pastiprināts. Sakot, ja jūs sakat destruktīvā rīcība, ko jūs domājat tālāk, kas būtu tas turpinājums? Ja Krievijas karaspēks šķērsos Ukrainas sauszemes robežu. Jā. Un tā ir sarkanā līnija rietumu pasaulē. Par to ir runājuši arī ar Ameriku un Eiropu. Tas Krievijam ir darīts zināms. Es tagad, ziniet, biznesā ir tāds jēdziens iekāpt svešās kurpēs. Es gribētu, ka jūs varētu pamēģināt iekāpt svešās kurpēs. Es gribētu pasvītrot, ka mēs te nestāvam kaut kādās, es vismaz nestāvu, ne kaut kādās proputiniskās vai prokrieviskās un tikpat labi pro-obamiskās vai pro-vašingtoniskās pozīcijās. Es vispār stāvu pro-latviskās pozīcijās. Un man šķiet tā, ka ja tu mēģini izsakoties Polkrēga Roberts vārdiem, bāzt Krievu lācim roku pakaļā, tad tev jābūt gatavam, ka viņš tev nokodīs to roku. Ir tāda adekvāta sagaidām reakcija. Un tad man ir jautājums, vai jūs ziniet, ko Austrum Ukrainai nozīmē, ko Austrum Ukraina nozīmē Krievu militāru rūpnieciskam kompleksam? Protams. Zinat, jums liekas, tagad iedomājieties jūs, un tad jūs droši vien zināt, ka tur reāli dzīvo daudz Krievu. Daudz Krievu. Un tagad iedomājieties situāciju, ka jūs esat Putins, grūti jums iedomājieties, bet iedomājieties jūs Putins. Ko jūs viņai darīsiet, ja jums tagad draud jūsu tautiešus? Vienkārši, kā teica, pats dzirdēju, RT demonstrēja Helsinku viesnīcā, kur man bija vesels daudz stundas jāpavada te nesen, un nekas cits kā televīzija tur nebija, ko darīt. Tad pats dzirdēja, kā šitā meitene teica, mačiť ich jaģernim aruģiem, jeb kaut kā tam līdzīgi. Pa telefonu šitā bižainā meitene, protams, galīgi nekorumpētā. Tātad, ļoti patriotiskā meitene. Tātad, jautājums tāds, ko jūs kā Krievu prezidents darītu, ja nāktu Ukraiņu zēni? Jūs droši vien pamanījāt, ka tur bija tādi diezgan nepatīkami zēni tanī Maidanā. Ja jūs tur bijāt, viņus pamanījāt, gan jau, ja nepamanījāt. Pirmajā reizē, kad es biju tur, to zēnu vēl nebija. Otrajā bija? Otrajā reizē, tagad, kad jau viss bija noticis, tur vēl daži bija palikuši. Ja? Viņi izgaisuši. Okay. Ko jūs darītu Putina vietā? Jūs ļautu nomučīt savus tautiešus, līdz ar to savu vēlētāju acīs jūs ļoti nokristu un ļaut izvietot raķetes, taktiskās raķetes savu robežu? Paldies, jā. Atvērt, kādas taktiskās raķetes? Kur jūs ņemat par kaut kādām taktiskajām raķetēm kaut kādu? No kurienes jums kaut kādu? Ukraina NATO negrasās stāties. Ne? Nekad. Nevienā brīdī tagad pēdējos gados nekas no viņiem konstitūcijā ierakstīts, ka viņi būs neitrāla valsts. Viņi savu konstitūciju vairākas reizes ir pārkāpuši. Jūs piekritīsiet, ka tā nav sevišķi leģitīmi ievēlēta valdība? Ekonomikas lūdzu, mēs atgriežamies pie ekonomikas par, teiksim tā, varbūt par iekāpšanu svešās kurpēs un tam līdzīgi. Tad varbūt iekāsim arī Adolfu Hitleru kurpēs, ka 38. gadā viņš pieprasīja atņemt Čehoslovākijas Sudetiju, un toreiz rietumu pasauli uz šo separāto vienošanos gāja, domāja, ka ar to tātad agresors tiks nomierināts, nomierināsies,
neuzbruks tālāk, un mēs visi lieliski zinām, ar ko tas beidzās. Jūs piedāvājat arī šoreiz pievērt acis uz agresiju 21. gadsimta Eiropā, uz teritorijas sagrābšanu, uz militāru draudu piemērošanu pret citu valsti. Jums tas šķiet absolūti normāli, tikai tāpēc, ka tas ir Puķina kungs, un jūs esat iekāpis viņa kurpēs, un jūs viņu pilnībā saprotat. Ja, es atsakos saprast Puķina kungu. Ja. Nu, jūs droši vien ļoti labi saprotat Obamas kungu, kurš iekāpa vispirms Afganistānā, Irākā, Lībijā, pēc tam Sīrijā, un tur jums liekas, ka viss ir ok. Šis nav tas jautājums par ekonomiku. Bet es arī nekāpu viņu kurpēs. Es nekāpu Obamas kungu. Lai viņš atbild pats par savu rīcību. Tagad savās kurpēs. Man ir jautājums, kā jūs skatāties? Rudenī Lietuva kļūs neatkarīgi no Krievijas gāzes. Jūs, prāt, reāli tas ir, to saka prezidenta Lietuvas. Jā, termināla būvniecība faktiski tiks pabeigta šī gada nogalē. Pie veiksmīgas notikumu sakritības. Es domāju, ka jau šī gada beigās pirmā sašķidrinātās gāzes krauva ieradīsies. Un kā ir ar Latviju? Mums taču arī ir tomēr labi resursi. Latvijas gadījumā savā laikā noslēgtais Latvijas gāzes privatizācijas līgums pēc būtības rada būtisks šķēršļus tam, lai mūsu tirgu ienāk kāds jauns spēlētājs līdz pat 2017. gada aprīlim. Tad ir jautājums par to, pie kādiem apstākļiem Latvijas valsts ir gatava laust šo investīciju līgumu. Un es domāju, tad, ja iestātos ārkārtas situācija, un šeit es gribu tiešām uzsvērt ārkārtas situāciju, iespējams arī tas varētu būt viens no soļiem, ko valsts varētu izdarīt no savas puses. Bet šobrīd ir tā, ka tik tālu, cik tālu Latvijas pašas patēriņš, šobrīd mums nav problēmas ar Gazprom piegādēm. Un otrkārt, protams, tas pozitīvais moments, kas varētu arī zinām papildus drošību enerģētikas jomā vismaz uz kādu laiku mums radīt, ir tas, ka arī Krievija ir daļēji atkarīga no Latvijas gāzes sistēmas un vistiešākajā veidā no Inčukalna gāzes krātuves, kur faktiski ziemas mēnešos Pleskaus Novgorodas apgabals tiek apgādāti no Inčukalna. Jā, bet Inčukalns paši savu gāzi nepietiek. Tur jau arī nav daļa privatizācijas notikusi? Nē, tas, ko es teicu, tātad Latvijas gāze ir privatizēts uzņēmums, daļēji pieder Gazpromam, daļēji Vācijas lielajai korporācijai E.ON. Mums latviešiem nekas nav. Mazlietiņ. Tur tāda nenopietna. Bet līdz ar to ir cits jautājums. Redz, te jau mēs atklāti nonākam pie tās situācijas. Mēs Latvija esam atkarīgi lielā mērā no Krievijas. Patīk vai mums nepatīk, ko dara Krievija. Protams, vieniem patīk, citiem nepatīk, bet mēs esam atkarīgi. Kaut gan, paskatieties, te mēs nonākam ļoti, ļoti sarežģītā situācijā. Mēs esam atkarīgi gan no Eiropas, jā, mēs esam atkarīgi no NATO, jā, un mēs esam atkarīgi arī no Krievijas, jā. Pasaulē vispār faktiski vairs nav pilnīgi neatkarīga valsts. Teiksim, kā jēdziens tāda nav. Tās savstarpējās atkarības ir tik milzīgas. Vienīgais, ko es gribētu teikt, es tomēr negribētu izcelt kādu vienu valsti, no kuras mēs būtu pārmērīgi atkarīgi. Jā, enerģētikas jomā šobrīd tas, kas attiecās uz gāzi, tas ir iepriekšējo gadu kļūdaino politisko lēmumu rezultātā, kur faktiski netika radīts šīs drošības. Tie ir neatgriezeniski. Nē, tie ir atgriezeniski. Tie ir atgriezeniski. Īstenībā līdzīgi termināli kā Lietuvā, tas mums varētu prasīt aptuveni 3 gadus. Varbūt vajadzētu sākt jau domāt. Manuprāt, cik es zinu, valdība par to nopietni domā. Jā. Lūdzu, par ekonomiku. Ko es varu teikt par visu neatkarību
enerģētisko un vispārējo neatkarību. Tas, protams, ir taisnība, ka mums ir nepieciešams to veicināt, tikai vai gadījumā Latvijas ceļš nebija liela laika pie, jūs kā Latvijas ceļa vecbiedrs varētu atgādināt, nebija liela laika pie varas tajā posmā, kad šī neatkarība tika principā iznīcināta. Bet tur jau nebija tikai neatkarība tika iznīcināta. Enerģētiskās neatkarības iespēja. Jā, paldies, ka precizējāt. Jā. Labi, mums nekad nav bijusi neatkarība, ekonomiskā neatkarība, ne enerģētiskā, nekāda cita neatkarība, bet mums ir bijušas iespējas, un mēs esam šīs iespējas norakuši. Un cik es zinu, Latvijas ceļš ir visilgāk stāvušā pie varas. Šis jautājums, šo jautājumu nevar, vai vajag Latvijai neatkarību. Mēs esam daudzas reizes, profesors Brīvers un daudz citi, nedaudz citi, mēs esam teikuši, ka mums ir jāvirzās uz neba tādu totālu neatkarību, ka mēs uzbūvēsim mūri apkārt, bet mums jāvirzās uz pašpietiekamību. Kāpēc mums jāpērk tomāts no Spānijas, ja mēs viņu varam saražot šeit? Kāpēc mums jāpērk burkāns vai kartupeles no Polijas un tā tālāk, ja mēs viņus varam saražot šeit? Bet, ja mēs gribam Eiropas naudu, tad pēc Spānijas tomātus. Ne tikai. Galu galā ir arī sezons, lauksaimnieciskās ražošanas. Atvainojiet, nevarēsim mēs nopirkt svaigu dārzeni Latvijā, jebkuru. Ziniet, ir Islandē, viņiem pateicoties ģeotermālajiem resursiem, viņi banāns audzē siltumnīcās. Viņi to var atļauties. Mūsu gadījums tomēr jāreitinās arī ar mūsu klimatiskajām īpatnībām. Un galu galā, ja mēs skatāmies, tad, kad ir izvēle, ko varbūt daži viens otrs mūsu tirgotājs negodprātīgi izmanto, bet ja tomēr ir izvēle tajā plauktā, tev ir blakus Latvijas produkcija, teiksim, tas Latvijas tomātiņš un blakus tas Nīderlandes sintētiskais tomātiņš, tomēr tā izvēle ir par labu Latvijas. Protams. Ja? Tā kā to es kur... Un ja tas būtu iespējams gan ar elektrību, gan ar naftu, jeb ar benzīnu. Es jums piekrītu, ka 90. gados tika pieļauts kardināls kļūdas, kas attiecās uz valsts iespējamo, teiksim tā, iespēju dažādošanu enerģētikā. Iespējams, ka varbūt tajā brīdī vajadzēja pieņemt daudz ambiciozākus mērķus, kā savā laikā. Ap to pašu laiku, starp citu, toreizējā Zviedrijas valdība pieņēma lēmumu, teiksim, to programmu izstrādāja, ka viņi vēlējās līdz 2020. gadam praktiski pilnībā atteikties no šo ogļūdeņraža importu, ja, kas būtu fosilais kurināmais un tā tālāk. Un, pa 100% es domāju, diez vai viņi izpildīs līdz 2020. gadam, bet viņi ir diezgan tuvu tām. Jā, mums tajā brīdī pietrūka cilvēku ar pietiekami ambiciozu skatījumu uz nākotni. Mums pat tajā brīdī bišķi daudz bija cilvēki tādi kā Godmans, piemēram, ar pietiekamu sautīgu skatienu uz nākotni. Bet, kas attiecās uz Zviedrija pieminēto, Zviedrija nodrošina ar nesalīdzinām sliktāku resursu, dabas resursu, sev nodrošina daudz vairāk ar visiem tiem pieminētiem. Banāns viņi neaudzē, cik es zinu, bet visam pārējo lauksaimniecības produkciju nodrošina daudz lielākā proporcija nekā nodrošinām mēs. Cits starpā Latvija pilnīgi visās jomās, vai augļkopība, vai augkopība, vai lopkopība, vai punkopība, vai olas, vai piens, pilnīgi visās jomās šobrīd atpaliek, daudzās jomās dramatiski reizēs atpaliek no padomju Latvijas ražotās produkcijas apjoma. Un kā jūs varbūt droši vien būsiet dzirdējis, jo es to esmu redzējis, tad tur nebija sevišķi produktīva tā ražošana tajos laikos. Jā. Un mēs atpaliekam reizēs. Tāpēc, kad jūs sakāt par to, cits starpā to tomātiņu latvieši pirktu droši vien 98% gadījumu savējo, viena maz problēma. Naudiņas nav. Naudiņas nav, tāpēc, kad atkal jūs zēnis domāja, kad vajag to ekonomiku tā veidot, piemēram, eiro ieviest, bet tā auglīšas mēs tikai sāksim plūkt. Tas jau nav tā, ka mēs šodien, skaties, mēs eiro ieviesam, neviens nav nomirs. Tiešām nav, bet mēs redzēsim, ka nomirs. Bet, kurš tad nomirs? Konkrētāk lūdzu.
konkrētāk lūdzu. Nebaidiet klausītājs ar kaut kādiem mistiskajām nāvēm no Eiropas. Nosauciet konkrēti, kādā veidā. Nomirs tie cilvēki, kas saslims ar vēzi un kuriem būs neadekvāta. Pirmkārt, saslims ar vēzi, tāpēc, ka ēdīs pārtiku, kas ir priekš tam domāt, lai saslimtu ar vēzi. Un viņiem būs neatkarīgs ar eiro ieviešanu, lūdzu. Ļoti būtisks. Eiro ieviešana nedod mums instrumentus. Praktiski mums liek pildīt tos noteikumus. Viņi nāk līdz ar tādu paketi noteikumu. Ziniet, vistu būris jābūt pa 1,5 centimetru augstāks un pa 2,5 platāks un tādā garā. Ar eiro tas neiet kopā. Ko jūs tagad stāstāt? Atvainojiet, jūs stāstāt muļķības. Jūs muļķojat tautu. Atvainojiet. Tas iet kopā ar pesteļu, ko jūs stāstat. Tas iet kopā ar Eiropas Savienību, un eiro iet kopā ar daudzām citām. Mēs tagad, tie nav nekāda pesteļi. Es tagad neminēšu, mums nav tik daudz laika, lai mēs runājam. Noslēgsim mūsu raidījumu. Man ir cits jautājums. Tīri ekonomiski skatoties, tuvāk līdz gada beigām, kā jūs redzat, došu tagad vispirms vārdu Zagrevskungam, līdz gada beigām, kā jūs redzat, kas notiks Latvijā pēc jūsu, jeb pareizāk sakot, no jūsu skatu torņa, jeb no jūsu skatu pozīcijām? Kā es teicu, sākumā es neesmu orakuls, es nezinu, cik stipri Vašingtona grib, lai Ukraina uzsāk karu, un mēs dodamies palīgā Ukrainai pret okupantiem Krieviem. To es nezinu. Es ceru, ka nepietiekami stipri. Es ceru, ka viņiem Labi, bet ekonomika Latvijā? Ekonomikas jomā Latvija slīdēs, jebkurā gadījumā slīdēs uz leju, nekāda 5% solītie nenotiks. Tā kā mums tas kritiens bija pietiekami dziļš, iespējams, ka daži procenti pieaugums būs, ja nenotiks nekādas kaut kādas tādas traģiskas, kā jūs teicu, apokaliptiskas lietas. Bet reāli nekāda 5% mums nedraud. Mums draud IKP palielinājums. Jā, IKP palielinājums. Mums draud apmēram, labākai gadījumā kaut kur pāris procentu šis te pieaugums. Labākai jau, piemēram, Vācija jau arī draud ieslīgt recesijā gada beigās, un eirozona virzās tur, ka viņai loģiski ir jāvirzās. Ok, labi. Lūdzu, Stiprākungs. Vienīgais, ko es tiešām gribētu piekrist, ka acīm redzam, ka ekonomiskās attīstības tempi palielināsies, neatkarīgi no tā, kāda būs notikuma attīstība Ukrainā un ap Ukrainu, jo neatkarīgi pat no šiem notikumiem būtiska ir ekonomikas sabremzēšanās Krievijā, pat bez visām sankcijām, bez visa tā, kas ir, teiksim, Krievijas pašas diezgan ekonomikas šīs te, es gribētu teikt, neviendabīgās struktūras dēļ un uz izēvielu eksportu virzītās struktūras dēļ, kas, protams, radīs jebkurā gadījumā, kas jau rada šobrīd zaudējumus mūsu eksportētājiem Krievijā, kas samazinās arī pārvadājumo kravu skaitu, it sevišķi, kas ir uz Krieviju vedamo no Latvijas ostām. Ja uz eksportu vēl varētu kaut kas saglabāties, jo Krievija būtu ieinteresēta vairāk ieņemt naudu, pat varbūt pie zemākām cenām. Tā kā jā, es tikai gribētu pateikt, ka es neticu iespējamībai pieminētai, ka tagad Ukraina uzbruks Krievijai, kā tikko tā teikt, pēc Obamas pavēles. Ziniet, varbūt tomēr es ieteiktu atgriezties reālajā pasaulē un nevis dzīvot Kremļa televīzijas kanālos. Tā es neteicu cits starpā, bet labi. Paldies jums! Neturēsim ļaunprāt viens uz otru. Tās ir katras mūsu domas, ir īpaši mūsu laikā, kad ir tik ļoti sarežģīta situācija. No vienas puses mums ir jāturās kopā un jāsāk domāt par tiešām. Pareizi, kā jūs sacījāt, mēs nevaram, šodien patiešām vairs nevar pastāvēt viena valsts, pilnīgi suverēna, un tikai mēs te iekšā savu kopienu veidosim. Bet tāpat laikā mums ir jādomā, lai mēs iekšēji, jo, ziniet, nams ir stiprs, ja tur ir saskaņa. Ja tur ir viens mazs konflikts, un šis konflikts arvien vairāk izplēšās, tad šis nams vairs nav stiprs. Paldies jums! Lai Dievs sveitī, cienījamie radioklausītāji, jums ar mieru un paļāvību uz to kungu. Visu labu!